Esiet sveicināti skatītāji mūsu brīnišķīgajā raidījumā Viss būs kārtībā, jeb top 7. Šodien raidījumā politika, ekonomika, mikroekonomika un visas pārējās zinātnes un nezinātnes. Raidījumu atkal vadu es, un man nedaudz palīdz Aija. Piekrītu. Ko darīt krīzes apstākļos, ja tev nekā nav? Un ja arī tev kaut kas ir, ko darīt ar to? To mums palīdzēs noskaidrot mūsu žurnālists Leo Zelierts rubrikā Domāsim pozitīvi. Sveicināti, dārgie skatītāji! Ar jums kopā žurnālists Leo Zelierts un mūsu studijas viesis Helmuts Cereskungs, filozofs, dogmats, domātājs, geogrāfs, darbmācības zinātājs, putnu draugs. Un cik es arī nesen lasīju presē, jūs arī esat kļūst par tēvu. Apsveicu! Jā. Labvakar! Labvakar! Tātad mūsu šovakara tēma. Ko darīt krīzes apstākļos, kad cilvēkam vairs nav naudas, viņam vairs nav darba, viņam vairs nav personīgā transporta līdzekļa, ar ko izbraukt zaļumos, viņam vairs nav brīvbiļešu ne uz teātra izrādēm, ne uz kino izrādēm, viņam ir jāiet ar kājām šajā... Pietiek! Es sapratu jautājuma būtību. Es sapratu. Teikšu kādam filozofa vārdiem, neteikšu kura. Tuksnesis tuvina cilvēkus. Jā, brīnišķīga atbilde. Es domāju, brīnišķīga atbilde. Sadosimies visi rokās vai kaut kā tā. Un, jā, paldies! Tiešām lieliski atbildi. Ar jums studijā bija Helmuts Cereskungs un jūsu žurnālists Leo Zelierts. Visu labu! Par ko meitenēm patīk runāt un kāpēc meiteņu pļāpāšanai nav robežu? Nē. Kāpēc čaļi ir tik nerunīgi ar meitenēm? Par to nākošajā sižetā. Meitenes, jūs nezināt, kur mums sievietēm ir erogēnā zona? Salcerīt zina. Vertikāli vai horizontāli? Es nezinu. Drošības pēc ieraksta iepirkšanās. Klausās, man te viena problēma ir. Jūs noteikti zināt man to visnotaļ simpātisko, pievilcīgo kaimiņienu, kas dzīvo man pretī. Jā, noraidz. Vienīgi tas, ka viņi ir vienmēr ar kaut ko neapmierināti. Bet vakar es eju augšā pa trepiem, viņi nāk pretī. Es domāju, iepazīšos. Es gandrīz jau uzrunāju viņu, bet viņi tā pētoši skatās uz mani. Un pēkšņi pasaka, ka es esmu resna cūka. Es godu vārds nezinu, ko man darīt. Varbūt tev tiešām bišķi notēvēt. Veči, manējā draudzēm pagājuši vasar nomet 3 kilogramus liekā svara. Sīkums, manējā nomet 10. Tu esi tukšs lielties, manējā nomet 40 kilogramus. Un cik tu jums vērt pirms tam? Es ļoti atvainojos. Jūs pēc kafijas? Jā. Es ļoti atvainojos. Un tas vīrietis uz priekšā arī pēc kafijas? Arī. Atvainojos. Un tas džekiņš priekšā arī? Bet, protams. Atvainojos. Un tā jocīgā meitene priekšā viņiem visiem arī stāv pēc kafijas? Jā. Es ļoti atvainojos, un jūs viņiem visiem to prasījāt? Jā. Un ko viņi atbildēja? Un tagad dodam vārdu mūsu speciālajam korespondentam Jānim. Vai jūs zinātu, ka Krievija beidzot ir īstenojusi savas ekonomiskās sankcijas pret mūsu Latviju?
Es vakar normāli iesēžos savā džipā, spiežu uz gāzi, a gāzes tā nav. Beidzot, arī mūsu raidījumā ir ielauzusies komercija. Laiks reklāmai un sludinājumiem. Mācu vācu valodu pēc Gestapo metodes. Satiksimies vakarā pagrabiņā. Jūsu mīlēs. Vajadzīgi mežstrādnieki, bet ar savu mežu. Pazaudēts čemodāns ar naudu. Atdodiet vismaz naudu. Pārdodam bērnu motorzāģus. Tie pilnvērtīgi nodrošinās jūsu bērna atpūtu. Zvaniet Fredim Gobielā. Reklāmas pauzes vietā mēs jums piedāvājam savu sortimentu ar jautrajām karikatūrām. beidzot ir pienākusi kārta mūsu jaunamām dīvainās profesijas. Sveiki visiem! Es esmu Anna, un es jūs iepazīstināšu ar dīvainākajām profesijām, kuras reāli eksistē mūsdienu pasaulē. Un tātad, šodienas profesija ir cāļu dzimuma noteicējs. Šī ir viena no atbildīgākajām profesijām, kurā kļūdas nav pieļaujamas.
Un proti, šīs profesijas pārstāvji darba pienākumos ietilpst. It kā salīdzinoši vienkārša funkcija – atpazīt, kurš cēlis ir topošais gailītis un kurš topošā vistiņa. Vienvārds sakot, notiek šķirošanas darbi. Topošās vistiņas tiek atdalītas no topošajiem cēlīšiem. Vai tas ir vienkārši? Droši vien par to jūs varat pārliecināt tikai un vienīgi paši reāli strādājot šo darbu. Tas arī šodien viss. Tiekamies nākamajā raidījumā. Ētā! Nu, un raidījuma noslēgumā, kā ierasts, smieklīgāko uzņēmumu nosaukumu. Sveiki, skatītāji! Jūs skaties smieklīgāko nosaukumu topu. Mani sauc Toms, un šonadēļ es jūs iepazīstināšu ar šīs nedēļas jaunumiem. 7. vietā ierindojas sauklis moto "Atlaiž nav, vienmēr lēti". 6. vietā lielākais mazais veikals ar nosaukumu Mini Universāla veikals. Tālāk seko 5. vieta un zobārstniecības uzņēmums Smaidīsim. 4. vietā veikals Glābiņam augstā laikā, Īsti apavi un termoveļi. 3. vietas ieguvēji iesūtīs Gunārs, dārzkopības veikals Kurmīts. 2. vietu sargā apsardz firma Koblēns. 1. vietā komisijas veikals, kurā var iegādāties kādu svešinieku, neko īpašu, nekas īpašs. Ar to mūsu šodienas tops ir noslēdzies. Ja arī tu esi pamanījis kādu smieklīgu uzņēmumu nosaukumu, droši to sūti mums, un mēs to noteikti parādīsim. Bet pagaidām, atā! Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums! Un paldies mums, ka mēs bijām kopā ar jums! Visu labu!